Labrīt, dārgie draugi! Šodien laiva tā, kur vakar nesanāca, to, ko vakar norāva ar cerību, ka šodien sanāks un pateikšu to, ko gribēju pateikt vakar. Un es piedāvāju šajā reizē paskatīties uz notiekošo mums apkārt, uz situāciju, kādā esam nokļuvuši, kā uz skolotāju, un paskatīties uz visu ar pateicību. Atrast tās pozitīvās lietas, kuras ir šajā situācijā. Un tādu noteikti ir daudz. Katrs no jums var atrast kaut ko ļoti labu šajā situācijā, sākot no tā, ka var atpūsties, ir laiks izdarīt to, ko visu laiku atlika, ir laiks pabūt mājās kopā ar savējiem. Beidzot ar to, ka šī situācija mums liek izvērtēt savu dzīvi, savu kopā būšanu, savas vērtības, savu veselību, draudus, kuri pastāv šajā pasaulē. Un šī situācija ļauj mums pieņemt smagus lēmumus, liek izkāpt no komforta zonas un saprast, ka ir jārīkojās. Šī situācija diezgan nopietni parāda mums tos draudus un tos risinājumus, kuri mums palīdzētu ar šiem potenciālajiem, un ne tikai potenciālajiem, bet reālajiem draudiem tik galā. Un viena no lietām, ko šī situācija parāda, ir mūsu medicīnas sistēmas impotence, nespēja. To, līdz kam noved tas, ka medicīna tiek pārveidot par zaļošanas kultūru. Es gribētu atgriezties pie un tādu mazu nelielu tādu atkāpi par tā saucamo Covid-19 vīrusu, ka šobrīd es lasu daudz, kur tik un tik mirušo, tik un tik sasirgušo, tik un tik liela mirstība no šī te vīrusa. Un atceros, ka vēl pirms pāris mēnešiem skanēja informācija, ka no šī vīrusa cilvēki nemirst. Tā bija pilnīgi oficiāla informācija, ko virusologi teica. Viņi nemirst no tām blaknēm, kuras no vīrusa izraisītām blaknēm. Respektīvi cilvēki, absolūti lielais vairums, ir miruši no plaušu karsoņa, kurš ir radies šī vīrusa rezultātā. Un man personīgi pirms 2 gadiem bija līdzīga situācija, kad viens no maniem vistuvākajiem cilvēkiem tieši aptuveni šajā pašā laikā, pavasarī, sasirga ar vīrusa infekcijas slimību un nokļuva ļoti smagā stāvoklī reanimācijā ar smagām komplikācijām, ar plaušu karsoni, plaušu iekaisumu. Un ārsti, kas ārstē šo man tuvo cilvēku, pateica, ka man paskaidroja, ka ļoti paveicās ar to, ka antibiotikas nostrādāja. Ja antibiotikas nebūtu nostrādājušas, tad visticamāk šim cilvēkam būtu dzīves gājums beidzies tajā laikā. Bet antibiotikas nostrādāja iespējams tāpēc, ka šis cilvēks nebija rezistents uz antibiotikām. Un tas, kas notiek šobrīd rietumu pasaulē un rietumu tā saucamā medicīnas modeļa ietekmē, ir tas, ka cilvēki ir rezistenti pret antibiotikām. Respektīvi, antibiotikas nestrādā, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc cilvēki šajā Itālijā tik lielā skaitā mirst. Tātad viņi nemirst no Covid, viņi mirst no tā, ka viņiem nevar palīdzēt antibiotikas. Un tas ir ļoti liela atšķirība. Mūsu medicīnas sistēma 90. gados bija praktiski perfekta. Mums bija apmēram 37,000, nemaldos, gultas. Mums bija decentralizēta sistēma, katrā nopietnākā miestā bija sava ambulance vai slimnīca, vai pat slimnīca. Es jau nerunāju par profesionālo medicīnas personālu, kurš nav tendēts uz peļņas gūšanu, bet uz cilvēku ārstēšanu.
Un pateicoties pārmaiņām, kas notika ar mums pēdējos 30 gados, šis te viss ir aizvietots ar kaut kādu zaļošanas surrogātu, kas šobrīd netiek galā ar to problēmu. Un es ļoti negribētu šajā laivā iedziļināties tieši pašā virusoloģijā, par kuru es esmu pateicīgs situācijai, jo esmu ļoti daudz informācijas izmalsts caur smadzenēm tieši par šo te virusoloģiju, par to, kā vīrus rodās un kāpēc pēkšņi vīrus ir ne tikai vienā tur Ķīnā vai kaut kādā, bet visā pasaulē vairāk kārt, kā viņš tā uzplaukst. Un ir jāsaprot, ka vīrusi arī paši par sevi nerodas vienkārši nemutē tāpēc, ka viņiem tā gribās, to ierosina noteiktas vides izmaiņas. Un pasaulē pēdējos mēnešos ir īpašas vides izmaiņas visā pasaulē, un viena no hipotēzēm, kur šobrīd izvirz vairāk pētnieki, tie ir pētnieki, tie nav kaut kādi tur, tirgus onkulīši, kas kaut ko izdomā, ka tas ir saistīts ar spēcīgām elektromagnētiskā lauka izmaiņām, un vispār pasaulē pēdējos 20 gadus ir ārkārtīgi spēcīgas elektromagnētiskā lauka izmaiņas un ļoti izteiktas veselības izmaiņas cilvēkiem. Jā, tā kā es negribētu šo hipotēzi, man ļoti liekas interesanti šī hipotēze, bet es negribu šobrīd runāt par to, kāpēc šie vīrusi mutē, kāpēc rodās, jo cilvēks vienmēr ir saskārusies ar kaut kādām šādām problēmām, un mums kā tauta, es gribētu parunāt par to, ka kādā veidā mēs kā tauta varētu būt gatavi šādai problēmai, jo bez pašas vīrusa problēmas tai līdzi nāk daudz citas problēmas, kā mēs redzam, tā ir korupcijas problēma, tas ir brīvība ierobežošanas problēma, tas ir nesaprātīgu risinājumu problēma, tas ir tas, ka kāds uz šīs nelaimes uzvārās, kāds savukārt izput. Un es saprotu, ka vienīgais risinājums, lai mēs no tā varētu sevi pasargāt, ir pašnoteikšanās, ir atjaunot valsti. Mums ir steidzami jāatjauno valsts. Valsts, kuru mums nozaga, izkrāpa, un valsti, kura ir radīta priekš tautas. Valsti ar patiesu tautvaldību, kāda līdz šim pasaulē var būt tāda īsta tautvaldības valsts neviena nav. Tās, ko mēs zinām, ir tuvāk vai tālāk tautvaldībai, bet īstu, patiesu un neatkarīgu tautvaldības valsti. Šobrīd mēs redzam daudz pat tie, kas bija tur Eiropas Savienības fani, redz, ka tā Eiropas Savienība, viņi faktiski šādās situācijās, viņi ir drīzāk apdraudējums un apgrūtinājums nekā palīgs. Daudzi redz, ka mēs nevaram manevrēt, tāpēc, ka par mums ir visādas tur normas un ierobežojumi. Daudzi redz, ka vietējie pārvaldnieki, es teiktu tā, ka vietējie pārvaldnieki tā īsti nesaprot, ko darīt, un ja viņi pilda vienkārši tās direktīvas, kas viņiem nāk no turienes, bet tās turienes direktīvas, viņas ir tik tālu atrautas no realitātes, ka šie cilvēki, kas direktīvas rada no vienkāršās tautas, no vienkāršiem cilvēkiem, no parastās dzīves. Un es esmu pārliecināts, ka cilvēki, kuri dzīvo citā pasaulē, citā vidē, viņi, protams, var saslimt ar to pašu vīrusu, kā Džonsons, bet viņi nevar izdomāt, viņiem nav motivācijas strādāt tautas labā ar tautai draudzīgiem lēmumiem un risinājumiem. Tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc vienīgais risinājums, faktiski vienīgais sekulārais risinājums laimīgai kopdzīvei ir tautvaldība un tautisms. Tas ir tas, ko mēs, Tautas varas fronte, arī piedāvājam. Tā ir mūsu pamatdoma, un mēs neesam ne pret sarkanajiem, ne pret baltajiem, ne pret tur latviešiem, krieviem vai tur NATO vai pret atsevišķiem politiķiem. Mēs nesam tautisma un tautvaldības ideju, un mēs uzskatām, ka tas atrisinās visas problēmas, visas jautājumus, tostarp arī radīs tādus risinājumus, kas mūs pasargā no jebkurām tādām problēmām, kuras mēs
ar kurām mēs varam saskarties, protams, nerunāju par vulkānu izvirdumu pēkšņi vai plūdiem, ja? Bet tādām cilvēciski risināmām lietām, globālām problēmām, tautisms var atrisināt jebkuru jautājumu. Tas bija galvenais, ko es šodien gribēju šajā laivā pateikt, un aicinu vēlreiz paskatīties uz šo situāciju, kā uz skolotāju, kurai mēs varam būt pateicīgi. Jau pirms šī situācija sākās, es zināju, ka tā atplēsīs vaļā visas šīs sistēmas sāpīgās vietas un problēmas, tāpēc, ka šī sistēma nav radīta cilvēkiem, nav radīta tautai, un šādas globāli, vienalga kā radītas problēmas, viņas parasti ir baigies pārbaudījums, un mēs to tagad arī redzam, ka šī sistēma, viņa nav domāta cilvēkiem tautā, viņa domāta atsevišķiem pārvaldniekiem un tiem, kas parazitē uz citu nelaimes vai grūtību rēķinu. Un tieši tāpēc šobrīd mēs varam reāli paskatīties, kur plīst, kurās vietās šī sistēma plīst, mēs varam to redzēt un mēs varam saprast, visi saprast, arī tie cilvēki, kuri neko citādi nav redzējuši un saka, bet tāda ir kārtība, tāda ir valsts, tā mēs varam dzīvot. Jūs varat redzēt, ka tā dzīvot, ir apmēram tā, ir dzīvot kā eitām, ja? Aitas arī neiebilst pret to, ka viņas cērp un tur aplokā, un tad, kad viņas kauj, viņas mierīgi guļ un ļaujās, ja? Bet mūsu tautē ir daudz visādas plusi un mīnus, un viens no plusiem ir tas, ka mēs esam diezgan neliela tauta. Un vēsturiski ir parādījies, ka tādos smagos brīžos mēs esam spējuši vienoties. Un arī šodien es vēlreiz aicinu vienoties, jo vienota tauta ir neuzvarama. Šādos apstākļos mums būt vienotiem ir daudz vieglāk. Tāpēc kāpjam ārā no savas komfortzonas, zvanam saviem radiniekiem, ejam uz pamestajām mājām, kuras ir pilna Latvija, aizpildām tās, sākam dzīvot, piezemēties un esam vienoti par savu valsti, taisam tautvaldību, draugi mīļie. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā laivā. Dalieties ar šo informāciju, spiediet savas emocijas un uz priekšu, tikai uz priekšu.